Skaties uz viņu 1,90 m, 103 kg, viens no biedējošākajiem smagsvara titulu pretendentiem savā laikā. And he's got him. Makusa supporters have suddenly gone. Defeat seems to have sick. Franks Bruno izskatījās kā īsts dabas spēks, muskuļots vīrietis, kurš spēja likt arī elites smagsvariem divreiz padomāt. Bet viņam pretī ringa otrā pusē stāvēja pats biedējošākais smagsvars uz planētas. Maiks Taisons, 22 gadus vecs, neapstrīdētais pasaules smagsvaru čempions. Vīrs, kas biedējošos padarīja bezpalīdzīgus. Tajā naktī pēc ilga laika gaisā bija sajūta, ka kaut kas ir mainījies. Joe Franks Bruno neizskatījās pēc kārtējā upura. Viņš izskatījās kā problēma, un liks dzels Maikam pielikt vairāk pūļu nekā gaidīts. 1989. gada 25. februārī Lasvegas Hilton viesnīcā gaisotne bija elektrizējoša ar boksa līdzjutēju pūli, kāds pilsētā vēl nebija redzēts. Ringā bija Maiks Taisons, 22 gadus vecs un jau neapstrīdētais smagsvaru čempions. Pēc 3 galveno titulu apvienošanas, 35 uzvaras, 33 ar nokautu bez zaudējumiem, tik dominējošs boksers, ka daži pretinieki bija burtiski sakauti vēl pirms tika izdarīts pirmais sitiens. Otrā pusē bija Franks Bruno, 27 gadus vecs Lielbritānijas cerība, boksers ar spēcīgu sitienu, ar 32 uzvarām, visas ar nokautu un 2 zaudējumiem. Visa pasaule sekoja līdzi, un pirmo reizi gados Lasvegasā virmoja nopietnas jautājums: vai Taisons bija gatavs? Līdz šai cīņai Maika Taisona dzīve ārpus ringa bija nestabila. Viņa laulība ar Rabinu Givensu bija kļuvusi publiski izrāde. Strīdi, virsraksti, šķiršanās, viss notika visu acu priekšā. Maikls, maigi sakot, ir biedējošs. Es domāju, ka dažkārt viņš nespēja savaldīt savu temperamentu. Un tas ir draudz gan man, gan manai mātei. Bija brīži, kad Maikls bija neticami aizskarošs, ne fiziski, bet gan mutiski. Es nevaru iedomāties, ka kāds dzīvo kopā ar Maiku Taisonu. To, kur es pazīstu, neatzīstot, ka ir problēma. Tajā laikā Taisons bija šķīries no sava ilgadējā trenera Kevina Runija. Tikmēr viņa biznesa attiecības kļuva arvien haotiskākas, pieaugot spriedzai ap Donu Kingu un Billu Katonu. Tā vairs nebija tā pati vide, kas bija ap Taisonu viņa uzplaukuma laikā. Skatiens bija bīstams, aura klātesoša, bet apkārtējā struktūra sāk plaisāt. Un Bruno to redzēja. Viņš bija pārliecināts, ka tas ir viņa brīdis, un to neslēpa. Esmu bijis ar viņu un jūtos droši cīnīties. Viņš ir tāds pats cilvēks kā tu, valkā kurpes un zeķis. Es viņu pazīstu. Es neticēšu tam, ka viņš ir neuzvarams. Viņš savainoja roku autoavārijā. Viņš izšķīrās no savas sievas. Viņa prāts nav šajā cīņā. Un es jau biju pārliecināts vēl pirms viss tā. Šis ir lielisks brīdis, lai uzvarētu Maiku Taisonu. Viņš ne tikai runāja, bet arī ticēja, tāpēc spriedze šķita īpaša. Neviens stadionā nezināja, kas tūlīt notiks. Atskanēja zvans. Maiks Taisons iznāca ar vēlmi ātri pabeigt un jau pēc 15 sekundēm. Vēl pirms skatītāji bija paspējuši apsēsties, Taisons ar spēcīgu sitienu ar labo roku nogāza Franku Bruno, nosūtot lielo angli uz grīdas. He has the same disadvantage as a lion going against a zebra. And I'd have to agree. Let's see how quick he starts. Bruno tries to keep him off. Bruno showing that he's not afraid, hanging on. Bruno's already tagged with the right hand. And down goes Bruno for the first time in the fight.
Bruno piecēlās un tūlīt pārgāja izdzīvošanas režīmā, pieķeroties pretiniekam un darot visu, lai apturētu Tysonu. Has all the pride of England standing for him. He get tagged again by a right hand. He's trying to hang on to Mike and hit. Mike is just looking for an opportunity about hanging on and hitting Mike Tyson. Tyson pumping to set him up with a left hand. A little wobbly already. Right hand misses Frank Bruno. Bruno has come to try and mix it up. He's hanging on to the head of Tyson. Tyson. Viņš sāka sist pa pakausi un zaudēja punktu. Back on the assault. He tried about hanging on and hitting. Bruno number one. Well, all the questions about distractions have been answered as Tyson attacks. Bruno doing it. Pirmajās minūtēs šķita, ka tas vedīs pie vēl vienas ātras un brutālas Tysona uzvaras, taču tad viss mainījās. I don't think points will mean anything by the time this fight's over. But Frank Bruno with it. He's hanging on, but Tyson is certainly getting the best of it. He's bleeding from the nose. He was down in the very... Bruno ar kreiso āķi pārsteidz un satricināja Maiku Tysonu. It comes very slowly across the ring. He knows he's in with a bull. Tyson gets nailed with a left hook. Tyson looks wobbly as he attacks Bruno. Bruno continues to throw. Tyson was caught and wobbled. Uz īsu brīdi viss stadions apklusa. Bruno bija izdarījis, ko gandrīz neviens nespēja. Viņš savainoja Maiku Tysonu, bet vilcinājās neizmantojot šo brīdi. Ar bokseri kā Maiku Tysonu pietika, lai iespēja izzustu. A shot by Frank Bruno. Tyson trying to fight back, and Bruno inside of 20 seconds to go in the round. Bruno has got to seem to have that fiery look in his eyes right now as he lunges for the challenger. It'll be interesting to see if he's like a wild man in round two. And it looks like he's ready to surprise Tyson by catching him in the first round. He's nailed again to that right hand in close. Tyson continues to come in. We wanted to take time to welcome all our friends in Australia. Rauns beidzās pirms skatītāji saprata redzēto, bet otrais un trešais rauns stāstīja citu stāstu. Maiks Tysons turpināja spiest uz priekšu, taču tagad viņš piegāja pie Franka Bruno daudz piesardzīgāk. Viņš bija sajūts to kreiso āķi un vairs neizturējās pret Bruno kā pret parastu pretinieku. It's hard to do that, but a special hello to Chris Myram, Sparks, our producer, his sister, who's also watching in them, and the chant from the better than 5,000 Brits that are here cheering for Bruno to do something against Tyson. This round, which made us all think, well, that's what all was going to happen. But then Bruno suddenly caught Mike Tyson. And then to deliver that right hand to the head. Right now, the superior... Taču Bruno ķērās pie sava izdzīvošanas plāna. Ātri sasiet viņam rokas, izmantojot savu izmēru un spēku, lai atņemtu Tysonam balsta punktu, kad viņš tuvojās. Looks to throw the shot. Bruno was able to block that shot that time. Stand behind the head of Mike Tyson. Tyson attacks with a left of his own. He catches, he can't punch. Tyson misses wild with a... So far the big heavy blow. Bruno's been able... Tas uz brīdi strādāja, taču Tysons bija pavisam cita līmeņa smagsvars tuvā cīņā. Right hand catches Bruno. Left hook. Bruno looks ready to go. Now is when he's got to hang on. Tyson knows that he can catch up with Bruno right now. Bruno trying to keep him off. And the three. A lot of people didn't expect it to go this far. In fact, for the betting public, round three is an important round. It goes beyond round three. There'll be a lot of happy people that pick 4 and above. Of course, this is the... Atšķirībā no vairuma lielo sitēju, kuri tūcīņā zaudē spēku, Tysons spēja gandrīz no nekā radīt spēku, un viņa sitieni joprojām bija postoši. Around the world, we've seen a better fight than we expected so far. And your heart's almost with Frank to hope he can in such magnificent shape. Big, vicious body shot, taken right underneath the heart of Frank Bruno. That left hand and get a punch off. Mike catches him with a good left hook, and Bruno has the wherewithal to hang on to him. Both guys... Tyson lightly did catch Tyson in the first round with a pretty good shot. Come on, Park to get out.
Kad Bruno tuvojās un mēģināja viņu neutralizēt, Taisons vienmēr atrada iespēju dot īsu aperkotu vai āķi. Double with that jab. What he's satisfied to do, kind of paw at him with his right hand. He's got to try and get off. Salt. Nothing there. Bruno is just kind of a stand-up guy, almost tailor-made for Tyson. A timing body shot. The height advantage that Bruno has, and that it's a question of time before Mike catches him. Listen, he hopes to win. He's got to let that right hand fly. There's a little bit more gain than Bone Crusher Smith in his fight. Kaitējums pakāpeniski uzkrājās. Cīņas vidū Bruno kreisā acis pietūka, kustības palēninājās un sitieni, kas pirmajā raundā uz brīdi satricināja Taisonu, tagad tika mesti ar mazāku spēku. Just really bores in like a madman, throwing that right hand. Tyson is almost measuring him now. Well, a lot of people didn't think we'd get to the fourth round, and then Richard Steele had to take a point away as well in the first round from Bruno for hanging on. Taisons viņu lēnām izjauca. 4. un 5. raundā spiediens kļuva nepanesams. Right hand. That light. Ooh, another right hand gets through. Come on, Percy, get out of there. Back, pull him back. Come on. Style that Bruno's fighting here. Bruno rīkojās pareizi, taču, kad stingri stājās un mēģināja apmainīties sitieniem, viņš deva Taisonam to, ko tas gribēja. Augsts un taisns mērķis bīstamākajam bokserim uz planētas. But Tyson doesn't get frustrated. He just goes about his business. Uppercut comes that time. Number 5. And Tyson attacks. Many a boxing observer never... Taisons ar brutāliem sitieniem pa ķermeni piespieda Bruno nolaist sargu un atstāja viņa galdu neaizsargātu. Katru reizi, kad Bruno nolaida rokas, lai aizsargātu ķermeni, galva palika neaizsargāta. Un katru reizi, kad viņš sargāja galvu, Taisons atkal trieca pa viņu. Nebija droša risinājuma. Attempting to make a better fight of this than most people thought possible. He's lost every round about hanging on and hitting. Bruno tagad cīnījās tikai ar drosmi. Viņš saņēma sitienus, kas būtu iznīcinājuši lielāko daļu smagsvaru jau daudz agrāk. Viņas kājas sāka pievilt, zuda koordinācija, pretuzbrukumi palēninājās. Beigas šķita tuvu, un visi, kas to skatījās, to juta. About 8,000 or 9,000 at the hotel. Bruno was caught that time, and Tyson knows it. Tyson trying to attack now to finish him off. He can. He's still in big trouble. The uppercut catches him. 5. raunda, 2 minūtēs un 55 sekundēs, Taisons piespieda Bruno pie trosēm un sāka izšķirošo uzbrukumu. Remember, a fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved in and has stopped the fight. Tiesnesis Ričards Stīls apturēja cīņu, redzot, ka Bruno saņem sitienus bez atbildes, tieši kad viņa treneris meta dvieli ringā. Viss bija galā. Tehniskais nokauts 5. raundā. Maiks Taisons saglabāja neapstrīdētā pasaules smagsvaru čempiona titulu. Franks Bruno izturēja 5 raundus pret pasaulē bīstamāko smagsvaru, un pat 1. raundā viņam nodarīja pāri. Viņš pameta Lasvegasas Hiltonu ar uzstāšanos, kas izpelnījās cieņu no cilvēka, kurš bija uzvarējis gandrīz visus pretiniekus. Pēc šī raunda izskatās, ka Bruno spēja izturēt, vai tu tā domā? Noteikti. Un viņš sit diezgan stipri. Tātad viņš ir stiprāks nekā runā. Bez šaubām, cīnoties pret pasaules čempionu, piemēram, Ali, jābūt starp labākajiem bokseriem. Bruno nepanāca vēlamo rezultātu, taču tas nebija mazsvarīgs. Franks Bruno piespieda Maiku Taisonu cīnīties tāda veida cīņā, pie kādas cilvēki vairs nebija pieraduši. Cīņa, kurā Taisonam vajadzēja pielāgoties, būt modram un uztvert pretinieku kā īstu draudu.
1989. gadā tas bija ļoti neparasti. Bruno vēlāk karjerā kļuva par pasaules čempionu. Viņš atkārtot cīnījās pret Tysonu 1996. gadā, un atbildes cīņa beidzās līdzīgi. Cilvēki vienmēr atcerēsies 1989. gada 25. februāra kreiso āķi pirmajā raundā, kad Austrum Londonas dabas fenomens satricināja planētas visvairāk baidīto bokseri un atstāja visu stadionu bez elpas. Neiespējamais uz mirkli parādījās un pazuda.